Šodien es gribu runāt par kristiešu lepošanos. Jā, tāda interesanta tēma, es redzu smaidas. Kā ir ar kaut ko lepoties? Tas ir labi vai tas ir slikti? Tas ir pareizi vai tas ir nepareizi lepoties? Tad, ja mēs paskatāmies uz šo jautājumu no vienas puses, droši vien esam dzirdējuši par kādu, varbūt arī paši teikuši, tas gan ir lepns palicis. Tad nekāda labā nozīme nav šim apzīmējumam. Bet no otras puses, ja kāds darbs ir paveikts, darbs, kas ir prasījis pūles, kas ir prasījis kādu pielikšanos, tad ir lepnums par paveikto. Tad, kad vecāki lepojās par savu bērnu paveikto, par kādiem sasniegumiem, tad atkal šis apzīmējums lepns šķiet ar tādu labu nozīmi, ne? Laikam nav tik viennozīmīgi. Es gan šeit domāju par tādiem saprātīgiem vērtējumiem. Diemžēl mēs dzīvojam laikmetā, kurā, lai cik tas skumi nebūtu, bet veselais saprāts aizvien straujāk sāk zaudēt savu vērtību. Jo aizvien vairāk mēs dzirdam par cilvēkiem, kuri lepojās ar kaut ko kroplīgu. Un aizvien vairāk kļūst to, kuri par šo kroplību viņiem aplaudē. Bet tā nav mūsu šīs dienas tēma. Jo es domāju, ka es teikšu pareizi, ka vismuļķīgākā rīcība pasaulē ir censties pierādīt muļķim, ka viņš ir muļķis. Laikam nav nekā tāda muļķīgāka. Vispirms jau tas nav iespējams, un pēc tam tas nav vajadzīgs. Bet šodien mēs domāsim par kristiešu lepošanos. Domāsim par to, vai tas ir labi un derīgi, vai tieši pretēji slikti un nederīgi. Mēs jau redzējām dažādus šos aspektus, gan no vienas puses, gan no otras. Ar ko tad ļaudis vispār parasti lepojās? Ar ko? Ņemsim varbūt no tādas augstāk plaukta, ar ko lepojās, teiksim, kādi miljonāri, kādi biznesmeņi, kādi uzņēmēji. Ar ko viņi varētu lepoties? Ar kādu jaunu projektu, kas ir iesākts, kas ir veiksmīgs, kam ir kāds labs novērtējums, kas ir nesis labumu cilvēkiem un arī viņiem kādu peļņu droši vien. Ar ko lepojās politiķi? Droši vien ar kādiem pavērsieniem valstī, kur cilvēki var sacīt, tas ir tā kā atkal kaut kas ir kas labs, kādu mēs esam saņēmuši, vai kādā sociālā jomā, vai izglītības jomā, vai transportā, vai ceļi kādu uzbūvēt. Ar to kaut ko politiķi var lepoties. Ar ko lepojās? Vienkārši parastie ļaudis, tie, ar kuriem mēs ikdienas satiekamies. Droši vien kāds ar vasarnīcu, ar māju, varbūt ar telefonu, varbūt ar pulksteni, es nezinu, varbūt ar vēl kaut kādu lietu, ar jaunu, varbūt šito konzervu attaisāmo, ar kaut ko kādreiz mēs lepojamies, tas, kas mums ir tajā brīdī. Jā, droši vien interesanti būtu uzdot jautājumu, ar ko tu lepojies? Kas ir tas, kas tev šķiet? To gan es. Tas ir tas man kaut kas tāds ir, ar ko es varētu palepoties. Bet ar ko lepojas ticīgie? Ar ko varētu, vai vajadzētu, vai ar ko nedrīkstētu lepoties ticīgi? Es kādreiz esmu dzirdējis kādu sev pazīstamu vīru, kurš teica, es esmu pazemības kalnagals. Tad, laikam, nesavietojam vārdu. Pazemība, tas būtu tas zemākais punkts, un tas kalnagals tas augstākais. Tad liekas, jā, ja tu sāc lepoties ar pazemību, diez vai tas tā kā atbilstam pareizajam lepošanās veidam. Mēs lasām Dieva vārdā, lasām 2. vēstulē Korintiešiem, 1. nodaļas 12. pantu, kur apostols Pāvils saka, tas, ar ko mēs lepojamies, tātad apostols Pāvils saka, ka viņš lepojās, tas, ar ko mēs lepojamies, ir mūsu sirdsapziņas liecība. Ka mēs esam turējušies dievišķā šķīstībā un skaidrībā. Ne miesas gudrībā, bet Dieva žēlastībā, kā pasaulē, tā sevišķi jūsu vidū.
Un tad viņš turpina 14. pantā. Viņš saka, tā kā jūs jau pa daļai mūs esat sapratuši, ka mēs esam jūsu gods, tāpat arī jūs esat mūsu gods, mūsu kunga Jēzus dienā. Man liekas, šie vārdi, cik nopietni liek domāt tiem, kas tic uz Jēzus Kristu, tiem, kas gaida uz viņa atnākšanu, tie, kas zina, ka tā kunga diena būs tā, kur tad izšķirs, kas ir bijis tas pareizais mūsu dzīvē un kas ir bijis liekais, nevērtīgais un varbūt vēl vairāk, kas ir mūs attālinājis no Kristus. Pāvils saka, mēs esam jūsu gods. Tātad es saprotu, Korintas draudz varēja lepoties vai lepoties ar Pāvilu, ar tiem vīriem, kas nāca, kas sludināja viņiem evaņģēliju, un viņš saka, tāpat arī jūs esat mūsu gods. Bet kad? Mūsu kunga Jēzus dienā. Tiešām tajā dienā, kad nāks Jēzus, tad viņš arī vērtēs. Cik cilvēkiem, Pāvili, tu esi sludinājis, cik cilvēki caur tevi ir dzirdējuši evaņģēliju vēsti? Tas būs tavs gods. Uz ko šeit norāda jaunās derības lielais apostols? Uz ko apostols Pāvils rāda, ka viņa ilgas, ja viņa lepošanās, ja tas, par ko viņš domā, uz ko viņa mērķi ir virzīt, ir tā kunga diena. Tur, kur notiks īstā vērtēšana, tur, kur patiešām tad arī būs skaidrs, kas ir kas, kur lietas ieņem savus pareizos vērtību mērus un kritērijus. Pāvila cerība un ilgu mērķis ir Jēzus Kristus, sastapšanās ar viņu. 1. vēstulē Korintiešiem 8. nodaļas 6. pantā viņš saka, mums ir tikai viens Dievs, Tēvs, no kura visas lietas un kurš ir mūsu ilgu mērķis. Tik viens kungs, Jēzus Kristus, caur kuru visas lietas un arī mēs caur viņu. Mērķis, ilgu mērķis. Kāds ir Kristus sekotāji? Kāds ir ticīgo ilgu mērķis? Kāds ir Kristus sekotāji dzīves mērķis? Kādam tam vajadzētu būt? Vēstulē Filipiešiem mēs zinām šo pantu, kur nereti esam citējuši Pāvila vārdi, vēstule Filipiešiem 1.21, kur viņš saka, jo dzīvot man ir Kristus un mirt ieguvums. Jā, varētu teikt, nu kā, vai tad mūža ieguvums tā ir nomiršana? Nu, nomirt, tas ir tas ieguvums? Nē. Sastapšanās ar radītāju. Sastapšanās ar Jēzus Kristus sakara, sastapšanās ar to savu ilgu mērķi, ar to, kuru es esmu mīlējis, kuru es zinu, ka mani viņš ir mīlējis, tas, kuram es esmu ticējis, tas ir man ilgu mērķi, šī sastapšanās. Jā, viņi iet caur nāves vārtiem, caur šīs ķermeņa atstāšanu, caur miesas pārvēršanos, no miesīgā uz garīgo. Un tad, ja Kristus nāk un ņem savu draudzi, Pāvils saka, tad mēs tiksim tie, kas esam dzīvi, kas neesam gājuši caur nāves vārtiem, tiksim pārvērsti vienāds mirklī. Mūsu ķermenis vairs nebūs tas ķermenis, kurš nevar Dievu skatīt vaigā, bet mēs būsim atjaunotā miesā, tajā ķermenī, kuru neietekmē laiks, kuru neietekmē novecošanās, slimības, kuru neietekmē gravitācija, kuru neietekmē telpa. Tiksim pārvērsti. Jā, kur Pāvils saka, mirt ir ieguvums, vai tad mūža ieguvums ir nomiršana? Nē, sastapšanās ar radītāju. Redziet, nav iespējams sastapties ar radītāju citādi kā atjaunotā, pārvērstā miesā. Šī miesa, ja šīs miesas saites, kas ir uzliktas cilvēkiem, ir uzliktas grēka lāsta dēļ. Un tādēļ tas nav citādi iespējams, kā izejot caur nāves vārtiem, mainot. Mēs atceramies no Bībeles pirmajiem lapas pusēm, kur Dievs saka Ādamam, viņš saka, tādā dienā, kad jūs ēdīsiet no tā koka, jūs mirdami mirsiet. Miršana būs tā, kas valdīs par cilvēka miesu visas šīs pasaules pastāvēšanas laikā, līdz brīdim, kamēr mēs tiksim pārvērsti tajā miesā, kurā Ādams tika radīts, un tajā, kurā mēs iemantosim savus dvēseles un miesas pilnīgo pestīšanu, kad mēs varēsim redzēt to kungu vaigā, sastapties, runāt.
Mirt ieguvums, Pāvils saka. Bet vai tad kristiešu dzīves mērķis varētu būt tikai kaut ko iegūt, gūšana? Mēs zinām, Rainis teica, ja, ka gūt var ņemot, gūt var dodot. Un tas dodot gūtais nav atņemams, tas nav pazaudējums. Vai kristiešu dzīves mērķis ir tikai gūšana? Un domājot par šo, es atceros, bija kādreiz tāda dziesma, ko dziedāja koris. Bija dziesma, ka vai gan man ar tukšām rokām jānonāk būs mūžībā. Vai gan man ar tukšām rokām jāstājās pie Dieva troņa. Kā ir? Tad, kad mēs ejam satikt kādu mīļu cilvēku, kad mēs ejam ciemos pie kādu, mēs taču neejam ar tukšām rokām. Mēs kaut ko nesam, kādu dāvanu, kaut ko, ar ko viņu iepriecināt. Kas ir tas, ar ko mēs varam iepriecināt Kristu? Ar ko mēs varam iepriecināt mūsu radītāju, mūsu glābēju? Kas ir tas, ar ko mēs varam iepriecināt? Mēs taču zinām tā labā, senā Ziemassvētku dziesmiņa. Jūs bērniņi nāciet, esam dzirdējuši. Pirms Ziemassvētkiem droši vien visos veikalos viņas skan kaut kur. Un tur ir tādi vārdi šeit dziesmā. Tu negribi mantas, ko pasaule dod, bet sirdis tik šķīstas, kas godu tev dod. Ja? Atceramies. Tas ir tas, ko mēs varam pienest. Dāvanu, pestītāju, šķīstu sirdi. Kāda tad ir šķīsta sirds? Kāda ir tā šķīstā sirds, kuru mēs kā dāvanu varam pienest glābējiem, pestītājiem? Vēstulē Efeziešiem mēs lasām, kur apostols Pāvils raksta 5. nodaļas 13. pantā. Viņš saka, bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma. Un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Šķīsta sirds ir tā, kuru var apspīdēt gaisma, kur nekas nav jānoslēp. Jo cik interesanti pantu iepriekš viņš raksta 12. pantā. Viņš saka, protams, ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runāt. To, kas tumsā tiek darīts. Tās nav tās lietas, kas ir šķīstā sirdī. Šķīsta sirds ir tā, kuru apspīd gaismu. Kur mums nav jādomā kaut neieraudzīt, kaut neuzzināt, ko es daru. Un tad kādreiz liekas, kā ir ar ticīgā vai kristiešu šķīstu sirdi, kurš reizēm domā, kaut neuzzināt, ka es esmu ticīgais. Dievu priekšā sirds šķīsta, bet cilvēku priekšā. Kā ir? Es domāju, tik daudz šajā pasaulē ir lietas, kuras mēs skatāmies no vienas puses, skatāmies no otras puses. Kāpēc Pāvils raksta korintiešiem šīs lietas? Kāpēc viņš raksta Korintas draudzei par savu lepošanos, par to, ka viņi ir viņa gods Kristus Jēzus dienā? Kāpēc viņš šīs lietas raksta? Vai korintieši domāja, ka Pāvila dzīvē ir, un viņa varbūt uzvedībā, ir kāda citiem arī neredzama puse, kā tas nereti mēdz būt ar tiem cilvēkiem, kurus mēs redzam ekrānos, vai kuri ir tā kā tautai priekšstāvoši. Jā, tad, kad mēs ejam uz vēlēšanām, mēs redzam vienu bildi, un tad kādreiz nākās skatīt kādu citu bildi, un atkal kādas ziņu lapas cenšas jau vairāk padarīt krāsaināk arī to otro bildi. Vai korintieši domāja, ka Pāvila dzīvē ir līdzīgi? Ka tad, kad viņš nāk, kad viņš sludina, tad viņš ir ar vienu seju, un tad, kad viņš dzīvo, tad viņš ar citu? Varbūt to neredzamo pusi. Varbūt ir arī par mani vai par tevi, par jums kādiem arī kāda tā domā. Kad šeit tu esi tāds, manā priekšā tu izskaties viens, bet tava otra puse, tā ir pavisam cita. Redziet, Pāvils uz šo iebildumu atbild, ka viņš ir dzīvojis dievišķā šķīstībā un skaidrībā. Tātad viņš argumentē ar to, ka viņa dzīvē nav slepenas darbošanās bijušas. Un es domāju, ka tas ir tāds labs mērs vai kritērijs, tad, kad es kaut ko gribu darīt. Vienalga, kāda lieta tā būtu. Vai es domāju, būtu labi, ja par to neuzzinātu? Vai es domāju,
Lūk, tāds es esmu, to es daru. Tā es izskatos. Ir kādreiz cilvēki, kuri saka, nē, pie manas mājās nevar nākt ne par ko. Un tad liekas, bet kas tad tev tur tāds ir, ko tu nedrīksti rādīt? Varbūt kāda slepena naudas drukātāja. Slepenās lietas. Bībele saka, viss, ko apspīd gaisma, tā ir gaisma. Un Pāvila dzīvē nav šādas slepenas darbošanās, nav tumsas darbi. Varētu teikt, svētīgs ir tas, kuram nav slepeni darbi, kura darbi ir atklāti, kurš dara to, no kā nav jākaunās, kas nav jāslēp citiem. Un tad otra lieta. Viena lieta ir darbi, bet otra lieta ir motivācija. Motivācija arī mēdz būt divējāda. Slēpt. Šodien nereti mēdz teikt gudrs plāns. Ļoti gudrs plāns, jo tur ir kaut kas, ko neviens neuzzina, ka šajā plānā ir patiesībā ielikts iekšā. Bībeles skaidrotājs Barklīs saka, es jums gribu nolasīt, viņš saka, mums jāpiekrīt, ka reti esam kaut ko darījuši bez divējāda motīva. Kā tas ir? Vai tiešām tā? Pat tad, kad daram kaut ko labu, tajā var būt kāds piemaisījums vai aprēķins, domājot par prestižu, par reklāmu, par bailēm, par taupību. Vai nav reizēm tā, ka darot kādas labas lietas, nāk šī otra lieta, tas backgrounds klāt. Tas nevienam neredzamais, tas, ko mēs arī nekad neparādīsim, kas tad tur motivē mūs darīt kādas lietas. Iespējams, cilvēki nekad tos patiesos motīvus neredzēs. Akvīns Toms ir teicis, ka ļaudis redz darbus, bet Dievs redz nodomus. Un tad trešā lieta ir divdomība, jeb divkosība. Vārdi, kas izteikti ar slēptu nozīmi. Sacīt vienu, bet domāt citu. Viena lieta ir motivācija, kad mūs kaut kas motivē, bet cits ir, kad mēs mēģinām vārdiski kādreiz ievest cilvēku maldos. Faktiski meli. Apostols Pāvils saka, mēs esam jūsu gods, tāpat arī jūs esat mūsu gods, mūsu Kunga Jēzus dienā. Kunga Jēzus diena būs tā, kura tad atklās un izvērtēs īsto patiesību, īstās motivācijas, īstos aizmugurējos plānus, īstos nolūkus un īstos vārdus, kuriem vajadzēja izskanēt, tad, kad varbūt tika runāti vārdi, kuri liecina par kaut ko citu. Pāvils domā, viņš raksta, viņš runā par Kunga Jēzus dienu. Viņa mērķis ir būt kopā ar to kungu. Skatīt viņu, runāt ar viņu, darīt kopā ar viņu lietas, būt kopā ar to kungu. Tas ir mērķis. Un redziet, divām cilvēku kategorijām ir absolūti atšķirīgi dzīves mērķi. Šīs pasaules cilvēkiem mērķis ir, mēs zinām kāds. Amerikāņu sapnis, māja, mašīna, varbūt atpūta, izklaide, ceļojumi. Mērķis iekārtoties šajā dzīvē. Iegūt visu to, ko šī dzīve var dot. Iegūt patiesībā iznīkstošo, jo tas, ko iegūst, nekad nepaliks. Nekad nebūs līdzpaņemams, nepastāvēs. Tas ir pasaules mērķis. Bet Dieva bērnu, jeb ticīgo mērķis, ir pavisam cits. Ja Dieva bērnu mērķis ir tāds pats kā šīs pasaules mērķis, tad Dieva bērns nav Dieva bērns. Dieva bērnu mērķis, un tam ir jābūt tādam, ir sagatavoties šīs dzīves laikā mūžībai. Nav problēma, tev var būt māja, mašīna, lidmašīna un helikopters, un vēl varbūt tās kāds zvaigžņu kuģis pat, bet sagatavoties mūžībai. Ar visu to, vai arī bez jebkā. Sagatavoties mūžībai ir ticīgā kristieša Dieva bērnu mērķis. Šīs dzīves laikā caur visu to, ko Dievs ir devis, ar labklājību vai bez labklājības, ar veselību vai bez veselības,
sagatavoties mūžībai, tam brīdim, kad mēs tiksim pārvērsti, kad mēs iegūsim nemirstību. Tad kur mēs būsim mūžībā? Ar to kungu vai mūžīgā pazušana? Šīs dzīves lietas būs zudušas, tām nebūs vērtība. Un viņam izbeigsies vērtība tajā brīdī, kad izbeigsies mana dzīve šajā pasaulē. Varbūt vēl pasaule nebūs beigusies, bet mana dzīve beigsies. Un visām lietām, kam manā dzīvē bija vērtība, vairs nebūs nekādas vērtības. Jo dzīve būs beigusies. Divi mērķi, divi kritēriji. Pasaules mērķis un Dieva bērnu mērķis. Mēs varam izvērtēt savus mērķus, pēc kuriem mēs dzīvojam. Kas ir tas, pēc kā mēs tiecamies? Pasaule saka, labi, ja ne pašam man paliks, es jau mūžīgi nedzīvošu, tad bērniem būs. Bet dēļ tā es cīnos. Ticīgie saka, pašam un arī visiem citiem. Mērķis mūžīgā dzīvība. Nāc pie tā kunga. Mūsu mērķis pievest cilvēkus Kristu. Vai jūs zināt tādu uzrakstu, kaut kur esat redzējuši? Daži saka jā, daži varbūt nav pamanījuši. Šeit pat blakus telpā pie sienas jūs viņu redzēsiet to uzrakstu. Mūsu mērķis pievest cilvēkus Kristu. Bet tur ir kāds priekšnoteikums šim mērķim. Man pašam ir jādzīvo Kristu, un lai manī dzīvo Kristus, un es dzīvoju viņu. Ja tas nav tā, tad nav iespējams pievest citus mērķiem. Nav iespējams pievest tur, kur es pats neesmu. Kā tad pievest citus Kristu? Jā, mēs zinām, lūdzot par cilvēkiem. Lūdzot par tiem, kas mums ir tuvi, kas ir mīļi, lūdzot vispirms par sevi pašiem, lūdzot par tiem, kas ir mūsu tuvinieki, lūdzot Dievs palīdzi, atdari sirdis, atdari prātus, izglāb viņu dvēseles mūžībai. Otra lieta, liecinot, stāstot par to, kā Dievs darbojās, kā viņš ir manā dzīvē darbojies, kā viņš ir mums zināmo cilvēku dzīvē darbojies, stāstot, liecinot. Liecības ir tās, kas cilvēkiem dod ticību, kas cilvēkus ved pie Kristus. Un tad vēl kāda lieta, aicinot. Cik labi, ka mēs varam kādu paaicināt, nāc uz dievnam. Labi, cik labi, ka mēs varam paaicināt, bet vēl labāk, ja mēs varam aicināt, nāc pie Kristus. Jo nevienmēr dievnams ir viennozīmīgi ar Kristu, jo cilvēks var atnākt dievnamā un nedzīvot ar Kristu. Iziet ārā un dzīvot citu dzīvi. Mēs varam pievest cilvēks Kristum arī panesot ļaunumu, panesot pārestības un piedodot tiem, kas mums ir pārdarījuši. Tas nav viegls ceļš, bet tas ir kristiešu aicinājums un kristīgo ceļš pie Kristus. Panesot ļaunumu. Man vienmēr ir uzrunājuši šie panti no 1. Pētera vēstules, 2. nodaļas, es nolasīšu 19. līdz 21. pantu. Apostols saka, jo tā ir žēlastība, ja kāds savas dievapziņas dēļ panes bēdas netaisnību ciestams. Panes bēdas netaisnību ciestams. Viņš saka tālāk, jo kāda slava jums būs, ja jūs panesīsiet sitienus pārkāpumu dēļ. Ja es esmu slikti jau kaut ko darījis, protams, man jāpacieš. Bet, ja jūs labu darīsiet, darīdam cietīsiet pārestības un tās panesīsiet, tas Dievam labi patīk. Ne tas, ka mēs cietīsim šīs pārestības, bet tas, ka mēs viņus panesīsim. Tas, ka mēs Kristus dēļ, Jēzu tevis dēļ, es panesu to, kas man tiek nepatiesi un netaisni pārdarīts. Aprunāšana, nonicināšana, varbūt fiziski kaut kas pārdarīts. Jo tālāk apostols saka, jo uz to jūs esat aicināti. Jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekot viņu pēdām. Lūk, tās ir lietas, ar kurām mums vajadzētu un varētu, un ar kurām mēs varētu lepoties tā kunga dienā. Ar tām mēs arī varēsim lepoties tā kunga dienā. Un pat
Var teikt, nu tepat ir iesācies jauns gads, 2024. Vai mēs izvēlēsimies sev pieņemt par uzdevumu pievest cilvēkus Jēzu Kristu? Vai mēs šajā gadā sev izvirzīsim tādu mērķību uzdevumu? Es vēlos pievest cilvēkus Jēzu Kristu. Ne baznīcai, ne mācītājiem, ne metodistu draudzei, ne sev, bet pievest Kristu. Jēzu Kristu. Mēs gribam pievest cilvēkus. Un tad, protams, ir šis lielais jautājums, vai es varu kādu pievest tam, ar kuru es pats neesmu cieši kopā. Tas ir tas pirmšķirīgi, kas jārisina. Es aicinu šajā gadā, kad pasaulē zin vairāk lepojās ar ļaužu visatļautību, kad pasaule rīko savus lepnumu gājienus, centīsimies dzīvot tā, lai mēs līdz ar apostolu Pāvilu varētu sacīt. Tas, ar ko mēs lepojamies, ir mūsu sirdsapziņas liecība, ka mēs esam turējušies dievišķā šķīstībā un skaidrībā. Ne miesas gudrībā, bet Dieva žēlstībā. Centīsimies būt tie, kuri mūsu Kunga Jēzus dienā varēs lepoties, tad, kad mēs dzirdēsim viņu sakot mums: labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs par mazumu, es tevi iecelšu par daudzumu. Ieej savu kungu priekā. Āmen.